Rekonstrukcijas darbi Latgales Kultūrvēstures muzeja kompleksā noslēdzās jau pagājušā gada nogalē, taču dažādu iemeslu dēļ ekspozīcijas un krājuma izvietošana jaunajās telpās iekavējās. Šomēnes ēkas pirmajā stāvā atklāta jaunā izstāžu zāle, kur savus darbus izvietojuši grafikas meistari. Pirmā stāva zālē ir tā pirmā loze, un pirmā izstāde ir grafiķu izstāde vērtības ar tādu ļoti skaistu un fundamentālu nosaukumu. Gribas izteikt cerību arī, ka grafiķiem ir viegla roka. Pirmajā izstādē, kura tapusi Kultūra Kapitāla fonda atbalstītā projekta, grafiskās vērtības ietvaros piedalās 40 autori. Gan tādi profesionāļi kā Guntars Sietiņš, Juris Briedis, Anatolijs Šandurovs, gan arī studenti un amatieri, kas darbojās akadēmijas rīkotajās radošajās darbnīcās. Uz Mākslas akadēmijas Latgales filiāles grafikas nodaļas bāzes visiem interesantiem bija iespēja izmēģināt savus spēkus grafikā, tieši estampu tehnikās. Mēs bijām patīkami pārsteigti par interesi, jo atsaucās gan skolas vecuma jaunieši, gan pieauguši cilvēki, kuriem izrādās interesēja šāda iespēja. Proti no idejas iziet cauri visiem posmiem un nonāk līdz gatavam darbam, līdz gatavai grafikas lapai. Tas, ka grafikas darbu izstādē bija lemts aizsākt jauno muzeja telpu radošo mūžu, autoriem ir patīkams pārsteigums. Mākslinieki par jauno zāli ir ļoti apmierināti. Tā bija vairāk tāda kā sakritība, kā ļoti patīkama sakritība mums, jo šeit ir salīdzinoši daudz veiksmīgāks apgaismojums grafikai, kā iepriekš bija iespējams muzejā. Tas mums, protams, spēlē ļoti lielu plusu. Jaunā izstāžu zāle man šķiet fantastiska, ir ļoti labi uztaisītas gaismas, apgaismojums. Un šajā jaunajā zālē ir ļoti labi uzstāties un izstādīt grafikas darbus. Muzeja darbinieki sola, ka jau maijā apmeklētāji varēs pilnībā baudīt gan vecās ekspozīcijas, gan jaunās izstāžu zāles un muzeja lasītavas pakalpojumus, bet 14. maijā visi tiek aicināti uz tradicionālo muzeju nakti.